Un pīpauzē. Jā, pārtraukums. Jā, tad es varētu padalīties ar tādiem saviem redzējumiem, jā, pēc pasākuma. Pasākums bija kolosāls, tur bija ļoti daudz rezultātus dzirdēju. Ļoti daudz redzēju cilvēkus, kas ir izgājuši daudz kam cauri, lai tiktu līdz rezultātiem. Un es redzēju tādus cilvēkus, kā es biju kādreiz. Tie, kas kāpa uz skatuves un teica, es nekad neticēju, ka tā var. Un tā notika, jā. Jo es zinu, es biju tajā pusē, es biju tādu cilvēku skaitā, kad es neticēju, ka tā var būt, jā. Jo es biju domājusi, kad es ar savu hemoglobīnu līmeni mūžīgi pazeminātu, man jādzīvo visu mūžu, taču izrādās, ka tā nav, vai ne? Jo tagad jau cik laiks ir pagājis, un man viss ir vai ne? Jā, un rezultāti ir ļoti kolosāli. Un es viņus likšu iekšā. Man viņi visi Telegrams kanālā salasīti ir, safilmēti, un es viņus likšu iekšā. Kāpēc es to darīšu? Tāpēc, ka pasākuma laikā es redzēju un es sapratu, ka ar to ir jādalās ar cilvēkiem. Cilvēkiem ir jāredz šī iespēja, ka attīrot organismu šūnu līmenī ir iespējams uzlabot savas dzīves kvalitāti. Jo ļoti daudziem cilvēkiem ir tādas pašas situācijas kā tiem cilvēkiem, kas tur kāpa uz skatuves un stāstiem. Un ļoti daudziem cilvēkiem tas ir, un viņi vienkārši, viņiem nav tādas iespējas, viņiem nav bijis gadījums redzēt kaut ko šādu, ka tā var izlabot kaut ko. Un viņiem ir jāredz tas viss, tas vai cilvēks ir gatavs redzēt, un tas ir cits jautājums, tā ir viņa jau atbildība. Bet es respektīvi būšu izdarījusi no savas puses visu, es būšu pastāstījusi, un cilvēks, ja viņš dzird, tad viņš dzird, ja viņš nedzird, neviens viņam nevar piespiest, jā. Taču ir cilvēki, kas jau visu laiku, ja kaut ko dara, kaut kā uztur to savu veselību, jā. Jo organisms mums iedodas dzīvi viens, jā, un ir cilvēki, kas viņu uztur tādā labā stāvoklī, jā, un visu, ko dara, kaut ko lieto vai kaut ko, vienalga tur veselīgi dzīvo un visādi, jā. Lai gan arī tādiem cilvēkiem ļoti daudziem ir visādi veselības traucējumi, jā. Lai gan it kā liekas, ka viņš taču veselīgi dzīvo, kāpēc, lai viņam kaut kas tāds notiktu. Jā, taču daba parāda savu. Un šādiem cilvēkiem dodot informāciju, viņiem pašiem ir jāizdomā. Ir tie cilvēki, kas dzird jau to uzreiz, un ir tie cilvēki tādi kā es, kas to nedzird, laiž gar ausīm, un tie ir tie cilvēki, kas kā pēc tam uz skatuves un saka, es nekad nebiju domājis, ka tā būs, ka tā var, teiksim, atbrīvoties no kaut kā. Un tāpēc es arī likšu šos video, lai jūs redzētu, varbūt jūs tuviniekiem ir kaut kāda tāda līdzīga situācija, ja? Lai jūs redzētu, kad ir iespēja. Un, ja tu vēlies uzzināt par veselības uzlabošanu, par organismu attīrīšanu šūnu līmenī, pieseko, uzspied sirsniņu, padalies ar video un raksti komentārā šūna vai raksti privāti vai arī 265 23 982. Un es ar tevi sazināšos un izstāstīšu, kas tas tāds ir.